Tā māja no ārpuses izskatās. Koki, ceļš, kaimiņu māja, pārējie kaimiņi. Iesim iekšā. Kad iet iekšā, ir trepas uz augšu un uz leju. Ir ēdamistaba, ir virtuve. Skats uz āru, virtuve. Iesim lejā tagad. Lejā ir tā saucamā izklaides istaba, kur televizors un tā tālāk. Te ir bērniem stūrīts, kur tie var spēlēties. Plauktiņiem, kur var salikt rotaļlietas, lietas, kad viņi pabeiguši. Te ir tā kā liela durvis uz pagalmu. Pagalmā daudz ozolu lauku. Te ir tāda telpa vienkārši. Te kur mans office pagaidām. Var kompjuteri pieslēgt. Un tad šeit ir televizora istaba. Un mēs nopirkām stūra dīvānu. Tāds kamīns. Un te ir tā kā barčiks. Te var iziet ārā pagalmā arī. Skats uz pagalmu ar kokiem. Lejā ir viena vannas istaba un istaba priekš, kur ir veļas mašīna un žāvētājs. Atkal iziem atpakaļ uz pamata līmeni, kur mēs ienācām pa tiem durvīm. Un tagad tā vietā, lai iet lejā, mēs iesim augšā. Te ir tāda tā kā viesistaba ar 2 dīvāniem, kur sēdēt, kafijas galdiņš. Tad lejā ir virtuve un durvis. Viens kompjutera speciālists. Te ir tā kā vēl viena istaba, vairāk tā kā ļoti saulainā istaba, varētu klavieres ielikt vai kaut ko tādu. Sīkajā istaba, Ovidijai. Sarkana, rozā krāsā. Ar skapi, ar spoguļu durvīm. Te ir arī vienas durvis stikla, kur var uztaisīt tādu tā kā deku, uz kā var iziet ārā, kad ir labs laiks.
Te puika, te mitinās. Brenda. Viņa sāk laist gultu šodien ir. Viņa istabiņa nav pārāk liela, bet ir skats laukā uz kokiem. Ir mana guļamistaba. Liels drēbju skapis. Var iet iekšā, knista kā istaba. Un te ir vēl viena vannas istaba. Un tāda ir tā māja no iekšpuses. Lūk tā. Šeit mēs dzīvojam.